buržuju brokastu maizes. Jums būs nepieciešama maize, olas, tomāti, biezpiens, skābais krējums, sviests, loki un lasis. Lai pagatavotu šīs brokastu maizes, mums būs nepieciešams sagatavot 3 atsevišķas sastāvdaļas. Sāksim ar olām. Olas sasitam vienā bļodiņā, izmantojam aptuveni 3 olas. Pēc tam uz pānas izkausējam nelielu piciņu sviesta. Kad sviests ir izkusis, uz pānas uzlējam olu masu un nepārtraukti tās maisam, neļaujam tām pielikt pie pānas. Kad olas ir gatavas, varam ķerties klāt otrajai sastāvdaļai. Pie vienas paciņas biezpiena pievienojam aptuveni 2 līdz 3 ēdamkarotus skābā krējuma. Pēc tam sakapājam lociņus un pievienojam to biezpienu masai. Skābā krējuma vietā droši var izmantot arī grieķu jogurtu. Pie šīs masas pievienojam arī nedaudz sāli. Kad biezpiena masa ir gatava, varam sākt smērēt maizītes. Uz katras maizītes nepieciešams pievienot aptuveni 1 ēdamkarotu biezpiena masas. Pēc tam pievienojam arī aptuveni tikpat daudz olas. Un nobeigumā pēc vēlēšanās varam pievienot 2 līdz 3 lašas šķēles. Lasim ir jābūt masālītam. Un pie šīm brokastu maizītēm lieliski kopā garšos tomāts. Ja arī turpmāk vēlēs uzzināt, kas lācītim vārdarā, tad seko mums šeit YouTube'ā, Facebookā vai Twitterī. Šo video atbalsta mūsu draugi Receptes LV.